es arī domātu, ko tad es tu varu darīt tajā lielajā politikā vai mazajā politikā, kādā veidā tas var iesaistīties tās valsts veidošanas procesā, kur vēl vairāk domāt par Eiropas lielajām lietām un iesaist tajos procesos. Ziniet, es tā padomāju un sapratu vienu lietu, ko jūs varētu darīt. Un iespējams jūs to darīt. Tas ir mācīties. Ja jūs šobrīd mācoties, apgūstiet jaunas prasmes, jaunas zināšanas, tā ir tā jūsu lielā bagātība. Ja mēs runājam par valsti, tad ņemot vērā, ka mēs tikko nosvinējam valsts dzimšanas dienu, tad esam vienmēr arī akcentējuši, kas tad ir valsts, kas tās valsts sastāvdaļa, kas ir valsts veidotāji. Valsts veidotāji esam mēs paši, sākot no pirmsskolas un beidzot līdz ļoti lielam vecumam. Un jūsu vecums ir laiks, kad jums ir jāmācās, kad jums ir jāapgūst jaunas prasmes, kuras tālāk ir jāpielieto savas karjeras izaugsmē, un arī jārada jaunas vērtības. Šis patiešām ir unikāls vecums, kad jūs variet arī kļūdīties daudzās lietās un sākt atkal no jauna. Tad, kad jau būs daudz vairāk gadi nekā man, varbūt būs grūtāk labot tās kļūdas. Bet šobrīd esiet aktīvi, enerģiski un pēc katras kļūdas mēģiniet vēl vienreiz labot un būt iet savādāku ceļu, bet dariet. Šobrīd esošajā laikmetā ir tik daudz iespējas, arī runājot par izglītību, runājot par prakses iespējām. Mēs zinām daudz svešvalodas, mēs zinām daudz lietas, kas varbūt pirms kaut kādiem 10-15 gadiem nebija iespējami. Jums šobrīd ir tādas iespējas. Es gribu aicināt izmantot šo te biedrību, nevalstisko organizāciju iespējas. Un caur šo pilnveidot sevi un īstenot daudz jaukas lietas, gan kā brīvprātīgo darbu veicējs, gan arī savā veidā mazais kolektīvs, jo mūsu pilsētā ir mums konsultatīvā komisija, kur katram ir iespējas savu viedokli piedalīties un izteikt to. Un mēs arī daudzas reizes šo ideju esam īstenojuši, pateicoties jūsu domai, jūsu idejai. Tāpēc esiet tikpat aktīvi, vēl aktīvāk, un piekto vidusskolas, protams, var teikt tikai labas vārdas, ka viņi varbūt nevar šobrīd uzdot kādu jautājumu, viņi pēc tam uzdos. Un daudz, esiet tikpat labi, un jā, šeit arī vēl citas skolas pārējās.